Šodien notiek noslēguma posms Latvijas junioru golfa tūrei un junior RTM. Jāskatās, kāda vēl būs rezultāti. Pagājušajā gadā viss izšķīrās pēdējā bedrē. Šogad mums ir izteikts līderis Markus Buškevits, bet redzēsim, kā mums šo pēdējā posmā ies. Šobrīd ir sacensību gars, sākās vēl vispār uz laukumu nav izgājuši. Viņiem jau sacensību epizode. Kāda epizode? Tur viens otrs skatās, kā tur otrs čīpo, ko čīpo, kā. Un pienāk klāt, pasaka, tam tur sanāca, tas šodien tur šito nevar izdarīt, un tas tur to var izdarīt. Un tu vari just, kad viņi savstarpēji viens otru vēro, un tas sacensību garš no pirmā vēl vispār nav uz tī uzdiets, ka jau ir iekšā jau sacensība. Oi, ļoti daudz. Ļoti daudz. Pieaugušiem vēl ir asaras, kur tas šitiem nebūs asaras. Daži labi spēlē. Daži nē. Jā. Dažiem tur vēl iet krūdes, es redzēju šodien laukumā. Daži vispār nemāk spēlēt, nemāk uzsist pa bumbiņu. Daži normāli spēlē. Nē, bet tu vēl nezini, jo tā bija pagājuši. Mēs īsti vēl nezinām, jo vēl nav bijis apbalvošana. Šogad bija vairāk jauninājumu, un liekas, ka spilgtākais bija mūsu komandas vizīte Igaunijas posmā, kur 23 Latvijas golferi lieliski nostartēja un ieguva ļoti labas lietas. Baltijā mēs esam labākie hokejā, tikko arī palikām labākie basketbolā. Man liekas, ka būtu laiks arī palikt labākajiem, vadošajiem arī golfā. Junior tūrs ir lielisks veids, kā šo sapni un mērķi piepildīt. Pilnīgi noteikti tas ir vajadzīgs. Ja mēs gribam attīstīt Latvijā vispār golfu, tad bez šāda milgrāva tūras vispār nav iespējams nekas. Jo šis ir pirmais gads, kad kaut kas sāk notikties drusciņi. Pirms tam visu laiku tā golfs vienkārši tur visi trenējās un kaut kur pa stūriem spēlēja, tik līdz uznāk uz kaut kādiem lieliem mačiem, tā mūsējie pazūd. Tagad arī, kur Igaunijā novinnējām, taču mūsējie ļoti labi nostartēja. Es domāju, pēc pāris gadiem, ja šitā pat turpinās, būs ļoti labi rezultāti Latvijā. Junior RTM ir otrais pilnais gads, un šogad īpaši paldies mēs gribam pateikt arī Eko Baltiju, mūsu lielā atbalstītājam un Mārim Simonovičam par lielisko un lielo sniegto atbalstu junior tūras attīstībai. Šodien bija garšīga kūka. Apēdām golfa. Visu. Es vēlos pateikties turnīra organizatoriem par to, ka dalības nakts nav jāmaksā un pa brīvlaiku pārēsla pusdienas un balvas var dabūt. Īpaši paldies visiem dalībniekiem, jo kuplāks skaits katru gadu priecē. Pagājušajā gadā junior RTM bija pirmo gadu, viss bija jauns, nebija daudz dalībnieku. Šogad visās ieskaitēs, visos posmos ir liela konkurence, ļoti daudz pārspēles bijušas. Ir prieks skatīties no malas arī, kad pašam spēle nav izdevusies, citiem izdevās. Paldies Tomas par konkurenci šajā gadā. Paldies Krišānim šogad par flaitu biedru. Paldies organizatoriem Intam, Dzintaram un arī Dobelim par tiesnes. Un tiekamies nākamgad, jā. Man tas nozīmē ļoti daudz ko. Es visu sezonu kārtīgi strādāju. Tas man bija mērķis. Galvenais bija trenēties un koncentrēties. Es vasarā mēģināju katru dienu braukt, cik es varēju uz treniņiem. Un tad es ar draugiem vēl ilgi līdz vakaram paliku. Tas īstenībā viņš ir, es nezinu, kā lai pasaka, diezgan smags. Viņš izskrās arī ļoti labi. Bet man liekas, viņš ir smags tādēļ, kad viņš ir tik smags, cik es esmu ieguldījis visu savu darbu šogad golfā. Tādēļ, man liekas, arī viņš ir tik smags. Esmu daudz trenējies tieši priekš šim. Man ir sapnis pagaidām. Es gribētu spēlēt PGA tūrē, bet tas tāds ļoti liels sapnis ir. Bet pagaidām mans nākamo sezonas sapnis ir dabūt ap 4 handikapu. Tas būtu labi.